Pavisam nesen rekonstruējot ganību ielas posmu šeit bijušajās pilsētas pļavās, strādnieki atrada dīvainu stēlu, ļoti labi mākslinieciski apstrādātu akmeni, kas liecina uzrakstā par to, ka šeit 1907. gada decembrī gājis bojā kāds no Liepājas artilēristiem, acīm redzot virsnieks, Šubins, Aleksejs Šubins. Šī stēle ir aizmirsta, visus Latvijas Republikas pirmos gadus nogulējusi aizmirstībā, tagad atkal atklāta, bet, diemžēl, nomesta ceļa malā, kas liecina par jebkuru padomju laikos pašsaprotamu lietu vēstures aizmiršanu. Uzskatu, ka šī stēle ir jāsaglabā, vai nu tā ir jāsavāc muzejam, vai nu arī vēl tāds variants būtu viņu šeit nolikt atpakaļ, liecinot par to, ka šeit ir kāds nelaimes gadījums noticis un gājis bojā cilvēks.